nereti videonaglā. Šoreiz uzmanības centrā 5 ļoti talantīgas dāmas. Pirmkārt, Dailas dieva Reizija Kalniņa, jaunā režisora Laura Groza, kostīmu mākslinieca, kas šoreiz pild arī scenogrāfas amatu Ilze Vītoliņa, kā arī dramaturģi Glorija Montero un māksliniece Frīda Kalo. Par pamatu ņemot Glorijas Montero lūgu un leģendārās meksikāņu gleznotājas dzīves stāstu, Dailas teātra aktrise, režisora un māksliniece radījušas patīkami intīmā gaisotnē ieturētu kameras stila izrādi, kurā netrūkst ne meksikāniskā košuma, ne Reizijai Kalniņai raksturīgā aktieriskā jūtīguma. Domājot par izrādi Es, Frīda Kalo, gribas teikt, ko tu meistaram padarīsi. Reizija Kalniņa ir pieradusi un viņai lieliski izdodas uz skatuves nospēlēt jūtas, ko mēs ikdienā vēlamies noklusēt. Un to viņa dara šajā izrādē. Reizijai lieliski izdodas uz skatuves pārvērsties, un arī par to mēs varam pārliecināties izrādē Es, Frīda Kalo. Reizija var nospēlēt ļoti trauslu un vienlaikus ļoti spēcīgu sievieti, un arī tā ir šīs monoizrādes stiprā puse. Turklāt, kā šķiet, šī īpašība ļoti sasaucas ar viņas atveidoto varoni Frīdu Kalo. Izrādē, kā tas ļoti piediens kameras stila iestudējumiem, padomāts par visu, pat par vissīkāko kostīmu detaļu. Aktrises ķerpjas gan autentiskā meksikāņu tautas tērpā, gan kostīmos, kas skicētu pēc Frīdas Kalo gleznām. Šajā vietā mēs varētu laimīgi likt punktu un pienaglot izrādi ar 10 naglām, ja vien ar iestudējumu nesaistītos arī kāda cita doma, proti, ko iesākt ar meistarību. Reizija Kalniņa spēlē tik perfekti, ka gribot negribot nāks sekot līdz viņas tehniskajai varēšanai. Kā mainās žesti, skatieni, mīmika, intonācijas, bet neatliek vietas tam, ko varētu saukt par teātra maģiju, jo izrādes laikā taču mums vajadzētu aizmirst, ka uz skatuves atrodas aktrise.